Sveiki! Tagns Graudulas meža sirdī un makam. Ko darīt, ja mežā ir vasarās ir ļoti sauss, bet ziemās stāv ūdens? Situācija, kad vasarās ir ļoti sauss un ziemās stāv ūdens, parasti ir pazīme, kad ir darīšana ar kādiem virsūdeņiem, lietus ūdens, sniega ūdens, kuri riktīgi nenoplūst. Tāpēc kā mežā ir izveidojušās visādi maži strautiņi, sezonāli tecējumi, pa kuriem tas ūdens notek, tur pārbraukā kāda meža tehnika cauri, vai viņi netiek kopti, viņi aizkrīt ciet, tad veidojās slapjas vietas. Un tā mazā meža meliorācija, kas ir izpildāma patiesībā jebkurā īpašumā, ir ļoti vienkārša. Kad tiek identificētas tās slapjās vietas, tad tur var veikt vienkārši mazu grāvīšu izrakšanu. To var darīt ar mazu ekskavātoru. Šeit ir rakts vasarā ar kādu 2,5 tonīgu ekskavātoru. Viņš ir maziņš, iet cauri visiem kokiem. Un galvenais, lai viņam būtu kāds ar planējumo kausu rakt, kuram ir grozāms gals. Lai tas izskatītos pēc iespējas dabiskāk un būtu ar kāds tāds skaistums, tad to rakšanu var veikt arī ar tādām plūdlīnijām, daļai atdarināt strautu tecējumu, un te ir kaut kādi fragmenti, kur tā vieta atļauj, vienkārši ir izraksts ar maziem līkumiem, tā vienkārši, lai izskatās smukāk, un tas ir arī pilnīgi funkcionāli. Grāvīšu gals tā kā aizraksts līdz egļu kultūrai, kur tālāk tā kā īsti nevarēja parakt, un nebija skaidrs, kā tas ūdens tecēs un cik daudz viņš būs. Un tad bija sanācis, ka šitie visi lieti nedaudz bija savākuši ūdeni, un te bija līdz grāvīts līdz augšai pilns, un vienkārši nācās ņemt lāpstu un aizrakt līdz tai vietai, kur tam ūdenim būtu loģiski jātek. Tālāk tur ir tāda kārklājs, kas ir dabiski slapja vieta, kur ir tāds dabiskais slapjums, un uz turien viss arī tap aizvadīts. Iespējams, te kaut kad vasarā, kad viss nokaltīs, vajadzēs bišķi visu to pielabot vēlreiz ar ekskavātoru, bet tā ir soli pa solim, tur tās aizdambētās ūdens sistēmas ir jāsaprot, kā viņas strādāt, un tad vienkārši viņas ir nedaudz jāparoka tā, lai dabai labi, mežam labi, cilvēkam labi, maziem solīšiem uz priekšu. Tā izskatās meža meliorācija ar maziem risinājumiem, ko var izrakt ar mazu traktoru, un tas ir ļoti vienkārši izpildāms un realizējams arī mazam meža īpašniekam. Interesē kāda konsultācija par to, var arī nedaudz sūtēt kādu ziņu, labprāt atbildēšu. Ja patīk šis video, tad spriežiet tur lejā laiku vai parakstieties uz kanālu. Tā, tiekās mežā!